Esiet sveicināti nākotnes parka skatītāji! Kārtējais video apskats. Šajā reizē divas kompakta izmēra Sony video kameras. Viena ir īpašāka ar to, ka šai video kamerai atšķirībā no kaudzēm citu mazo video kameriņu mēs varam pieslēgt ārējo mikrofonu. Tā ir tāda būtiskāka ekstra priekš profesionāļiem, kas tā kā veic video intervijas, lai varētu ārējo mikrofonu pieslēgt un iegūt normālu skaņu. Savukārt otra mazā kameriņa ir unikāla ar to, ka tajā ir projektors. Respektīvi, mēs varam uzņemt tos video materiālus, projicēt pēc tam pa taisno sienas un izklaidēt visus savus draugus bez kādiem citiem papildus līdzekļiem. Būtībā šīs divas mazās kameriņas ir stipri līdzīgas gan vizuāli, gan arī tām ir tehniskas līdzības. Respektīvi, abām, piemēram, ir Exmor R-CMOS matrica, kas nodrošina diezgan labu veiktspēju tieši tumšākā vidē. Respektīvi, mēs varam mierīgi arī filmēt kādos krodziņos. Pilnīgā nakts kluba tumsā varbūt arī nesanāks, bet katrā ziņā atšķirībā no, piemēram, ļoti profesionālām kamerām, ar kādām strādājam mēs, šī tomēr pat spēja tumšākā vidē nofilmēt, ja viņam tā matrica ir jutīgāka un labāka. Taču runājot par attēla kvalitāti tajā pašā tumšajā vidē, šī te kameriņa, kurā nav iebūvēts projektors un kur attiecīgi arī mazliet dārgāk, jo viņa tā kā velk bišķiņi uz profesionālo pusi, viņai tā bildes kvalitāte tomēr ir par matu tiesu labāka nekā šai te projektora kamerai. Abas video kameras ir aprīkotas ar G sērijas optiku, vienai stikuņš ir mazliet lielāks, otrai mazliet mazāks. Caurmērā abas ir apveltītas ar diezgan plašu skata leņķi, ja tā varētu to nosaukt. Respektīvi, man filmējot ar šo te kameru, piemēram, izstādi, ir daudz vieglāk ietvert plašāku telpu, plašāku skatījumu, jo bieži vien ar video kamerām ir grūti šaurās, nelielās telpās operēt. Turpat pie optikas jāpiemina, ka vienai ir 14-kāršs palielinājums, jeb zooms, un otrai ir pat lielāks, 17 reižu palielinājums pieejams. Un tā kā šīs abas kameras ir aprīkotas ar steady shot stabilizāciju optisko, tad patiesībā arī iesācējiem ir pavisam vienkārši ņemt un no rokas filmēt, un tas kadrs, lai arī mums roka kustās, esam nepieredzējuši, bet kadrs ir tiešām ļoti labā līmenī nostabilizēts, tā kā tie video nebūs tā kā sen atpakaļ, kā atceramies. Ja vien kāds filmē kaut ko bez statīva, tad visa bilde vienmēr bija šitāda te. Šīs kameras ar stabilizāciju tiešām tiek galā labā līmenī. Šīs abas kameras spēja filmēt maksimālajā Full HD izšķirtspējā un, protams, arī zemākās. Bet paralēli video uzņemšanā ar tām var arī uzņemt fotogrāfijas. Viena piedāvā 12 megapikseli fotogrāfijas, otra 7. Tad, kad mēs dodamies kādā ceļojumā vai vienalga kādā tusiņā, es varu neņemt līdzi obligāti fotoaparātu, bet es varu mierīgi kurā brīdī pārslēgties no filmēšanas, arī uz fotografēšanu uzņemt pāris bildes, ko pēc tam ielikt kādā savā blogā vai tam līdzīgi ģimenes arhīvā. Vēl abām video kamerām kopīga īpašība ir lūk šāds te iebūvēts USB kabelis. Mums nav jāstāj pa līdzi atsevišķi speciāls USB kabelis, ko pieslēgt, viņam jau viņš ir pastāvīgi līdzi. Un tas nozīmē, ka mēs varam ar šo te datu kabeli izkopēt ārā datus no šīm te video kamerām uz jebkuru datoru un arī, protams, kameru uzlādēt ar šo USB kabeli. Runājot par datiem, abas šīs te kameras savu video materiālu saglabā iebūvētajā atmiņā. Vienai tā ir 64 GB atmiņa, otrai divreiz mazāk 32 GB atmiņa. Attiecīgi ietilpīgākajā kamerā, ja tā varētu teikt, mēs varam iefilmēt pat vairāk kā 20 stundas ar HD izšķirtspējas materiālu. Šajā divreiz mazāk it kā 13. Bet jebkurā gadījumā tās atmiņas ir pietiekami daudz, lai mums nebūtu jāstraucās, ka kārtējo reizi jāmaina atmiņas kartes, vai nezinu, kā agrāk bija, ka kasetītes beidzās un tam līdzīgi. Par atmiņas kartēm runājot, mēs varam arī šajās te kamerās ieviedot gan SD atmiņas kartes, gan arī memory stick atmiņas kartes. Abās divās. Vēl par kopīgām īpašībām mazliet. Abām kamerām ir 5-kanālu mikrofons, ir 5-kanālu skaņas ieraksts, kas nozīmē, ka mēs varam iegūt tādu visai telpisku skaņu filmējot. Ja mēs skatīsimies pēc tam uzņemto materiālu uz mājas kinozāles, tad īstenībā klātbūtnes efekts varētu būt visai labs. Un vēl kas abām kamerām ir kopīgs, viņām ir iebūvēts, teiksim, tā GPS uztvērējs, kas nozīmē, ka mēs varam nomarķēt savas fotogrāfijas un video materiālus ar ģeogrāfiskajām koordinātēm, lai mēs pēc tam zinām, kur tas viss ir uzņemts. Un mazliet par atšķirīgajām īpašībām. Tātad šī te CX560 kamera, viņai ir priekšpusē lūk šāds te rullītis, kas ļauj arī mainīt manuālos iestatījums, piemēram, manuāli mainīt fokusu vai ekspozīciju. Tā ir tāda noderīga lieta tiem, kas tomēr vēlas izdarīt mazliet vairāk nekā vienkārši filmēt visu laiku automātiskajā režīmā.
Un, kā jau minēju, otra būtiskākā atšķirība ir šeit zem acīm paslēpta mikrofona ieeja, kas mums ļauj pievienot kaut vai šādu te radio mikrofonu, vai rokas mikrofonu, lai mēs varētu uzfilmēt normālu interviju. Savukārt, otrai kamerai, kā jau pašā sākumā minēju, būtiskākā atšķirība ir, lūk, šeit te vāciņā iebūvēts projektors. Respektīvi, ja mēs esam uzņēmuši kādu videomateriālu, mēs varam ieslēgt atskaņošanas režīmu, ieslēgt atskaņošanā kādu videomateriālu, pavērst savu kameru pret sienu un nospiest projektora podziņu. Un, protams, tagad mēs nevarēsim to normāli parādīt, bet šeit, kā redzams, spīd gaismiņa un attēls tiek projicēts uz sienas. Šādā gaišumā, protams, neko normāli redzēt nevarēs, bet mēs pēc tam parādīsim, kāds izskatās mazliet tumšākā telpā. Un, protams, arī informācija par šo te videokameru cenām. Tātad šī te, teiksim tā, profesionālāka līmeņa kamera, kas joprojām perfekti strādā arī automātiskajā režīmā, tā ka lietotājiem vispār nekas nav jādomā, tikai jāuzliek uz rokas un jāfilmē. Šī te kamera maksā gandrīz 700 latus. Savukārt otra kamera, lai cik tas sākumā šķistu varbūt neticami vai mazliet pat paradoxāli, ar iebūvētu projektoru maksā mazliet pāri pa 500 latiem. Tātad līdz ar to mēs varam secināt, ka šī kamera vairāk tā kā būtu piemērota mazliet profesionālākiem, zinošākiem lietotājiem. Ja, protams, mēs esam gatavi maksāt arī tos nepilnos 700 latus, mēs varam lietot ikdienas mājas vajadzībām. Savukārt šī te ir jau tiešām pārliecinoša mājas lietotāju videokamera, kas ļauj jebkurā brīdī, jebkurā vietā, ja vien ir mazliet tumšāks apgaismojums, parādīt to, ko mēs esam uzfilmējuši. Aktivizējam atskaņošanu un rekuskatāmies. Bilde diezgan koša, spilgta patiesībā, jo tālāk iesim, jo attēls būs lielāks. Pašu tālāko es neesmu testējis, cik var, no cik metriem var atskaņot. Līdz ekrānī mums ir asuma regulators, kur varētu uzregulēt, tad, ja ir tālāk, tas asums jāsāk regulēt. Manuprāt, tusiņiem ļoti laba manta. Tikai tas, kas mīnus, kas man nepatīk, ir šādā te projekta režīmā. Es neko vispār nevaru kontrolēt. Es nevaru apturēt ierakstu un atskaņošanu vai kaut ko pagriezt skaļāk vai tam līdzīgi.